Čau, mans vārds ir Normunds Barnauskas, un šīs ir vakariņas pa lēto. Kā jau katru nedēļu pie manis viesojās kāds brīnišķīgs un populārs cilvēks, un šī nedēļā pie manis ciemos ir Anastasija Samoilova. Čau! Es nezinu, kā ar roku vai šādu. Vispār mēs pludmales volejbolā ļoti daudz dodam 5. Jā, es esmu redzējis, jā. Vienkārši šī gadījumā mēs esam tādos pamānu formiņās, jo neesam tenīs kostīmos. Klausies, kā tev ir ar ēst gatavošanu? Uz tu vai tomēr uz jūs? Es māku taisīt ēst. Tas ir labi. Jā, bet tā dzīve ir tik ātra un laika nav. Un bieži vien nesanāk. Brokastis pati taisu mājās, pusdienas un vakariņas, nu kā sanāk? Brokastu ēdiens, nu tavs iecienītākais vai tas, ko tu māki? Biespiena placenīša. Vispār viss, kas ir ar biespienu, ir mans mīļākais. Tu runā par biespienu, bet zini, ka pie tevis nāks ciemos draudzene, kur piena produkts neēd. Tātad tas nozīmē, ka tu viņai neesi gatavojis brokastis. Zini, viņa bija ēdusi manas biespienu plācenīšus, un viņai ļoti garšoja. Okay. Es viņu vienreiz uzaicināju uz brokastīm. Šodien tu viņu uzaicināji uz vakariņām, un šodien par šodienas ēdienu mēs gatavosim tādu vasarīgu, gatavosim gazpacho. Un šī recepte, tieši viena porcijas izmaksas, būs ap 2 eiro. Ļoti lēti. Ļoti labi, vai ne? Jā, jā. Es pieļauju domu, ja mājās uz rudeni jau aug tomāti un gurķi, vispār pa brīvu tikai laiks. Nu, ko sākam tad, ja? Tu teici, tu tā kā uz jūs... Es visu māku. Nu, labi, es tev tomēr parādīšu, zini, kā daudz šādu griežu, ne? Un tad mēģini te mums tur čuk ņemties. Tu nedaram tā, ka griežam garumā, lai tā šķēle ir garāka. Un tās garās šķēles... Tev ļoti labi sanāk. Jā, es iedomājos, es šad tad esmu griezis. Nu, pa brīvdienām sanāk, vai ne, kaut ko gatavot un vispār. Un tad šis... Nu, tādā, bet tu vari darīt to tā te. Bet droši, jā? Es uzmanīgi, bet es tev ticu, un tu to varēsi. Zini, man tomēr pirkstas vēl vajag manas. Man jāspēlē volejbols, tagad sezona Tavas rokas, manas rokas, tas ir galvenais darba rīks. Es zinu, ka tu jau ar savu, kā tagad varētu teikt, ar volejbolu biedru, ar pārinieci, jau esat 10. sezonu kopā. Domājies. Es pati biju pārsteigta. Nu, kā tas viss notika, tas Magics? Nu? Mums pirmo reizi salika treneri kopā. Mums bija izlases nometne, kur atveda mani un Tīnu un pateica tā, Nasi, tu tagad spēlēsi ar Tīnu, Tīnu, tu tagad spēlēsi ar Nasiu. Un tā viss arī sākās. Jūs esat, nu, varētu teikt, dzīvē diezgan vienādas vai tomēr, nu, tādas atšķirīgi cilvēki? Zini kā, nu, kas saka, nu, vienam patīk, nezinu, šausmens filmas, pieņemsim viens par komēdijām, priecājas, vai arī tas varbūt iespējams laukumā neko nedod? Ja, nu kā, mēs tomēr ļoti daudz pavadam laiku kopā ārpus laukuma, jo mēs ceļojam, mēs lidojam kopā, mēs dzīvojam vienā viesnīcas numuriņā. Tā kā mums ir jāatrod tas veids, kā mēs varam eksistēt kopā, un lai mēs paliktu joprojām pozitīvas, laimīgas un gribētu turpināt spēlēt pludmales volejbolu. Tāpēc es teiktu, ka mēs esam diezgan atšķirīgas, bet tajā dzīvošanā kopā mums kaut kā mēs sapratām par to laiku, kas vienai otrai patīk. Esam kārtīgas abām divām diezgan patīk gulēt. Tad treniņi jums sāks, nu nesāks 7 no rīta, jūs vienmēr tad uz tādiem 10, no? 9 mums pārsvarā, bet zinu, ka spēles dažreiz arī ir 8 no rīta, tā kā pie tā arī vajag pierast. Bet, nu, 10 mēs vienmēr esam jau gultiņā. Kā jau visās attiecībās, nu, mēdz cilvēks sastrīdēties. Tā notiek. Iedomāsimies, vai varbūt tā ir bijis, kad jūs esat sastrīdējušās. Jāiet uz laukumu. Nu, kā tas izpaužās spēlē? Īpaši, ja mēs sastrīdējamies par kaut kādām dzīves lietām, nevis par volejbolu, tad tas vispār ir jāatstāj ārpus laukumā un jāiet un jāspēlē. Un mēs zinām, ka viena un otra mūsu galvenais mērķis ir uzvara. Tad mēs arī ejam un aizmirstam par visiem strīdiem, kas ir, un ejam un spēlējam. Ja tas ir par volejbolu, ir tāpat, bet vienkārši ir bišķiņ grūtāk. Vai ir kaut kā sevi jādisciplinē pirms spēles ar ēdienu, es domāju tieši? Ja tā mēs runājam, mēs principā ēdam ļoti veselīgi ar Tīnu. Es teiktu, protams, dažreiz jābūt kaut kādam balansam, un mēs varam atļauties apēst kādu kūciņu vai, nezinu, čipšus. Man čipši garšo. Man garšo čipši. Man reāli garšo čipši.
Bet tā pirms spēlēm, protams, mēs tur neēdam kaut kādus nepazīstamus augļus. Tur, piemēram, nesen uzzinājām, ka no dragonfruta varētu palikt ļoti slikta vēderam. Pirms tam mēs to nezinājām. Mums tieši Brazīlijā bijām un tur spēlētāju teltī stāv tas dragonfruit. Un mēs tā, ejam garām. Es zinu, kad ir maratonistiem, viņi pirms lielā maratona vēl kādu nedēļu pirms tam uzņem, tur pieņemsim ēd rīsus vai makaronus vai ēd vistas gaļu. Vai jums mēs to ēdam katru dienu. Jūs to Dievs. Tāpēc, ka reāli, ja mēs zinām, ja mēs labi nepaēdīsim, mums vienkārši nebūs enerģijas uz lauka, mēs nevarēsim parādīt savu labāko spēli. Un tāpēc dažreiz turnīros tas ēdiens nav pats garšīgākais. Ir vienkārši parasti balti rīsi uzvārīti, parasta vistas gaļa kaut kāda, vai uzcepta, vai arī vārīta. Un tu vienkārši sēdi un stūkē to ēdienu, tāpēc, ka tu apzinies, ka tev to vajag. Ja tu nepaēdīsi, tev nebūs spēks, un ar to ir viss. Tā, es gribēju teikt mēs, bet īstenībā jau tu sagriezi jau gurķi. Jā, man ir priekš tevs jau 2 paprikas, un es sīpolu pats sagriezīšu, jo nevienam nepatīk to darīt, bet tev būs tomātu un paprika tad, ja? Iepazīstini mūs nedaudz ar savu viesi, kurš nāks mums ciemos. Elizabete ir mūsu fizioterapeite, mūsu komandas. Mēs īstenībā pavisam nesen svinējām gadu, kopš viņa strādā ar mums. Un viņa ir kārtīgs latvietis ēdienu ziņā. Viņai nevajag neko vairāk kā kartupeļus un karbonādi. Un viņa būs 100% priecīga, viņai garšos, un viņa būs laimīga. Es zinu, ka volejbolisti lielāko daļu ziemas, ka mums šeit ir sniegs un viss pārējais, pavada savos treniņos tiešām, kāds saka, Brazīlijā un kādās citās siltajās zemēs. Sezona ir diezgan gara. Mēs, piemēram, sākam sezonu šogad marta beigās. Un mūsu pēdējais turnīrs būs pasaules čempionāts Austrālijā novembra vidū. Tā kā mums sezona gandrīz vai ir visu gadu, tā kā tiešām tās ziemas mēs redzam diezgan maz, bet arī tad, kad esam, mums Latvijā ir Rīgā, ir halas ar smiltīm, kur mēs jūtamies, kā atkal esam pludmalē un savā komforta zonā, tā teikt. Man vienmēr draugi jautā pēkšņi par ēst lietām. Kā tu tur to pagatavot un šito? Tev ir tā, kad ballītājs tev uzreiz jautā, klausies, kā tad tur to servīti pa kreisi, pa labi? Tādi labi draugi, nē. Pārsvarā viņi par volejbolu vairs nerunā, jā. Bet tādas paziņas, kuras netik bieži satieku, viņi var man kaut ko sākt jautāt. Un tad viņi domā, ka viņi arī ir tik gudri. Es tur no skolas laikiem atceros. Mums tur treneris mācīja sist pa bumbu šādi. Un es tādu, īsti nē. Tā, es pievienoju arī sīpolu vienu. Mums ir 2 paprikas, mums ir gurķis, 3 daiviņas ķiploka, 2 var likt 3, pagaidām vēl ķīniešu, diemžēl. Es zinu, kad olimpiādē jūsu laukums bija izveidots tieši zem Ēfeļa torņa. Kādas asociācijas, kad jūs spēlējat volejbolu, kur lielākā daļa pasaules vēlas aizbraukt divatā ar savu otru pusīti, nofotografēties un iespējams bildināt? Jūs to saki, man vienkārši zosādu uzmetās. Tas bija tik fantastiski. Tas bija, man liekas, ka visi citi sportisti viņiem vienkārši bija skaudīgi. Tāpēc, ka mums bija tik laba lokācija un pludmales volejbola un bija tik daudz uzmanības. Un tā vieta bija tik skaista un tie laukumi, un mēs tur spēlējam Latvijas formās. Nav vārdu, vienkārši nav komentāru. Tas ir tāda dzīves iespēja, ko vienreizējā, ko tu vari piedzīvot. Tas bija nereāli forši. Es pat gandrīz no ķiploka saraudājos, kaut gan no ķiploka neraud. Varbūt fani, kas seko jums līdzi, kur varēs redzēt Latvijā, kur Latvijā jūs spēlēsiet un kad? Jā, šogad Latvijā notiks zemākā līmeņa turnīrs, pasaules tūra Futures. Jūrmalā tevi redzēt varēs pēc nedēļas jau, principā. Tā sanāk, jā. Vēl, protams, ir Latvijas čempionāti. Spēlēsim arī Saukrastos jūnija beigās. Tur, man liekas, 28. 29. Tur gan ir pa brīvo.
ļoti labs pasākums. Vakarā spēles ir 11. vakarā, fināla turnīram. Visi tur sēž pie bāra, pludmalē, stadionā. Skaists turnīrs arī. Tā kā Jūrmala, Saukrastī un Latvijas čempionāta posmi, man liekas, mēs varbūt kādu vēl nospēlēsim, varbūt manā dzimtajā pilsētā Daugavpilī. Un bez šiem visiem mačiem, ko jūs spēlējat, jūs arī dodaties, nezinu, bērniem mācat volejbolu vai tomēr nē? Es aktīvi piedalījos ēnu dienā. Šogad Cik tev bija nesanāca, ēna? jo es biju Brazīlijā. Pagājušajā gadā man bija 14 ēnas. Tas nav legāli, bet man bija 14 ēnas. Bija 10 ēnas un daži atnāca līdz vienkārši viņiem. Bet mums ar Tīnu ir tāda ideja vairāk nodot savas zināšanas jaunajai paudzei un varbūt taisīt kā tādas meistarklases vairāk. Šogad, domāju, vasaras laika sanāks. Bet kas ir tas, ko tieši bērni jums jautā? Kā servēt bumbu, kā iegriezt? Jautā tehniskās lietas, jautā ļoti bieži arī, kā pārvarēt stresu, jautā, kā ir būt profesionālam sportistam, kāda ir tā ikdiena. Ļoti daudz ko prasa. Ja tā, godīgi, kāda ir tā ikdiena? Piemēram, es šodien piecelos, es vispār aizvedu savu vīru uz lidostu. Man atnāca dopinga kontrole 7 no rīta tieši pēc tā, kad es aizgāju uz toaleti vēl. Oh my God, labi. Tad es pāēdu brokastis ar dopinga kontrolieri. Tad es aizgāju bišķi pagulēt, piecēlos atkal. Aizbraucu uz treniņu. Pēc treniņa ātri sataisījos, braucu šeit uz filmēšanās. Ļoti labi, tagad arī paēdīs. Ļoti gaida to brīdi. Tad man ir otrais treniņš. Pa vidu tu mēģini salikt visas kaut kādas filmēšanas, darbu ar sponsoriem, kaut kādas tikšanās. Jo mūsu komanda ar Tīnu ir tā kā mūsu biznes, un mēs pārsvarā arī visus pašas darām. Mums ir menedžeris, protams, mums ir treneris, fizioterapeits un tā, bet to darbu ar sponsoriem un sevis tā kā popularizēšanu un kaut kādu atgriezenisko saitu sabiedrībai, to vajag dot atpakaļ. Un tad mēs mēģinām to laiku Latvijā izmantot uz tiem visiem 100%. Tā, un tad, kad tu sagriezīsi strēmelīties, tad droši var ņemt tādu nazi un tā ej apkārt. Latvietis teikt, ka tā nav zupa, ka tie ir šķidri salāti, vai ne? Bet viņi ir atsvaidzinoši, kas ir liels pluss, tieši tādā vasarā. Varam salikt šeit iekšā, droši. Un ar tomātiem vismaz mēs esam tikuši galā. Man tev ir izaicinājums. Redzi, tur ir 4 ēdieni, rasols, sviests, čili, deserts. Izvēlies vienu. Es izvēlēšos rasols. Zem rasola mums ir izaicinājums laiks iemest. Šī ir mana kategorija. Ne? Mest? Ir. Tātad, mums ir 2 glāzes un mums ir tomāti. Laiks iemest nozīmē, kad mums ir jāspēlē komandā, kā tu to dari, un ņemsim 5 tomātus, bet ir jāiemet 3. 2 var aizšauties garām. Kā tev vispār ir? Tev patīk vairāk servēt vai uzņemt? Vispār serve ir pirmais ierocis, kā var dabūt punktu, bet tu vari sākt, es tev ļaušu. Bija pat tālu galīgi. Es mētu spēlēm tā kā komanda. Mēs kā komanda? Tu mēģini noķert arī, jā? Labi, davai. Man 3 vēl palikuši. Ja 3 vai kuņi, tad mums būs. Jā. Es domāju, ka man pret tevi jāspēlē. 2 aizgāja. Tā, ok. 3 man ir. Es esmu tā kā pabeidzis labi. Bet tu ķer? Jā. Es arī 2 noķeršu. Ok. Skaties, cik labi tev sanāk. Es tev treniņu uztaisīju solis uz priekšu. Jej! Ja mēs spēlētu, es zinu, ka tu vinētu, bet man arī patīk. Tev ļoti labi sanāk. Paldies tev. Klausies, atgriežamies pie ēdiena. Es zinu, ka tev garšo mango. Klasiski gazpacho zupā tomātiem pievienot cukuru. Tāpat kā kečupam visam pārējiem, jo tomāti ir skābi un vajag to balansiņu. Un šī gadījumā mēs gazpacho zupā pievienosim mango, kas būs dabīgais cukurs. Sportistiem labi un mums garšīgi. Būs garšīgi. To pusīt sagriez tādas 4 resnās šķēlītēs. Tu esi pabijusi
visās gandrīz vai pasaules malās, kurā no tām pilsētām, valstīm ir visdārgāk, nu tā kā reāli dārgi? Nu, ir dārgi, reāli dārgi ir Šveicē. Štādē mums katru gadu notiek turnīrs, tur ir dārgi. Pārējais tad principā viena pica izmaksā pie 40 eiro. Tikai pica, jā. Tā ir margarita. Nu, tā ir. Pat neuzlika ne tunus Ar virsū, salamīti virsū, jā. Latvietim ir kur tiekties par 40 eiro picu. Nevajag mums tādas cenas. Nevajag. Mēs pa lēto. Brazīlijā bija ļoti lēti. Jā? Īstenībā, jā. Okay. Var aiziet brokastīs, paņemt 2 kafijas, tur, nezinu, maizīti ar olu un vēl kaut ko mazu desertā, un tu samaksāsi 10 eiro. Un viņi jau uzdejos. Mēs uzdejosim. Jā, kolosāli. Tā, šo mēs darām šādi. Paņemam šo, uzliec šit. Vienkārši aplēj ar eļiņu. Kaut kā negribas daudz eļas likt klāt, bet tad būs garšīgi. Nu, viņš palīdz kraukšanāt to maizīti. Būs labi? Vai pamās? Jā, garšo tādu. Nē, ir labi, viss kārtībā. Paldies tev. Maizi mēs liekam uz grila režīmu, bet bez volejbola. Nu, kā tu pavadīji tomēr savu ikdienu? Satiec draugus, nezinu, dodies vēl trenēties. Nu. Nav tā, ka brīvdienās es vienkārši apsēžos uz dīvānu un neko nedaru. Es tā nevaru. Man vajag kustību, man vajag kaut ko darīt. Mums ir sula, tomātu sula. Tu droši viņu tad arī pielej. Pieliksim nedaudz sāli, pieliksim nedaudz čili un dabūsim to zupu gardu. Jo šī ir tāda ļoti vasarīga zupa. Tā es pielieku mango un pieliksim glāzi dzeramā ūdens. Mums ir sāls, noteikti sāls. Es lieku uz acis, bet parasti trāpu. Un tagad čili ir, Jā. Jā, tad šī būs labi. Okay, tev jāizmaisa. Un es ņem ārā maizīti. Karot vien tev. Garnelēm vajag labu. Šitā varētu kļūt par manu vasaras recepti. Ļoti garšīga. Maize būs tā ļoti. Lielais noslēpums ir baziliks. Kas man patīk bazilikā? Tas griešanas veids, zināji tādu te? Skaties, noplūc kādas vairākas lapiņas. Liec vienu virs otras, šādi, ja? Un paņem sarulē, rullītī. Un tad to rullīt tā, tu viņu nesaplēs, un tagad viņš ir izrullējis, un tad vienkārši 1, 2, un pievieno. Olā, gatavs. Anastasija, paldies, ka tu paviesojies un padalījies ar saviem stāstiem par volejbolu. Un kopā mēs pagatavojam tiešām vasarīgu zupu. Un man gribētos tev vēl no Rimī nodot vienu sveicienu kārtīgu grozu ar ēdienu, no kuriem noteikti varēs pagatavot vēl dažādākus ēdienus. Un gribētu tev novēlēt daudz uzvaru un turpināt savu sadarbību ar vīnu. Paldies, labs novēlējums. Man bija prieks šeit būt un uztaisīt šo zupu. Paldies. Šīs zupas recepts un arī daudz citas gardas recepts meklē tv3.lv. Mēs šodien ar Anastasiju pagatavojām tev gazpacho zupu, kas ir ļoti vasarīga zupa, un to smalko griezumu veica tieši viņa. Labu apetīti, dāmas! Paldies! Paldies! Kā tu domā, cik šis recepte varētu maksāt uz vienu porciju? Ja es mājās taisītu, tad iespējams kādi 4 eiro. Par daudz. Šī viena porcija izmaksā zem 2 eiro. Tā kā vakariņas pa lēto. Man reāli garšo ar to, ka man ļoti daudz kas negaršo. Bet šī zupa tiešām ir ļoti garšīga, ļoti tāda svaiga. Es Elizabete arī izstāstīju, ka mēs nesen svinējām mūsu 1 gada jubileju. Kā tev patīk ar mums strādāt? Pirmais iespējas, kad es sāku ar Tīnu un Anastasiju strādāt, bija satraucošs. Viņa domāja, ka ar mani būs ļoti daudz problēmas. Nē, viņa zina, ko viņa vēlās, un tas ir challenge mazliet, bet man patīk. Un šobrīd jau ir tās attiecības tik tuvas, jo mēs gandrīz kā ģimene dzīvojam kopā, trenējamies. Tad es pastrādāju ar viņām, un tā komunikācija ir palikusi tik mīļa, tik forša un draudzīga. Draudzīga, jā, un palielam, jā, mēs esam
tā kā draugi visi kopā. Nu, vasara jau ir klāt, tā kā noteikti iesaku pamēģināt šo vasarīgās zupas recepti. Un, ja jūs gribat redzēt labu volejbolu, tad tiekamies jau nākošnedēļ Jūrmalā.